pirmkārtām sociālajie mediji ir izmainījuši pilnībā teiksim, to vidi, informācijas daudzumu apjomu, kuru mēs patērējam elektroniski ikdienā. Un arī daudz sarežģītāks jautājums ir palicis par to, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi. Jo es domāju, teiksim, tāds pats Twitteris pēdējo gadu laikā ir parādījis, ka tu var uzbūvēt sev nosacītu ziņu lentu, vienkārši sekojot līdz konkrētiem cilvēkiem, uzņēmumiem, firmām un tā tālāk. Ja, un būt ļoti teiksim, detaļās lietas kursā par viņu ikdienu vai viņu viedokļiem, neesot absolūti lietas kursā par to, kas notiek valstī, kurā tu dzīvo. Ja. Tāds fenomens, es domāju, 10-15 gadus atpakaļ likās vispār neiespējams. Un, ja es atceros, mēs gadus 10 atpakaļ diskutējām, vai teiksim, aģentūrai varētu būt tāds pakalpojums, piemēram, kā baumas, ja, kas teiksim, varētu būt tāds īpaši izredzēts klientu pakalpojums. Tad šobrīd Twitteris to jautājumu ir atrisinājis. Ja, teiksim, tātad baumas ir pieejamas ikdienā plašos apmēros, ja, un arī tā tālāk. Tā kā tā vide, protams, ir mainījusies, bet viennozīmīgi ir kas ir palicis vērtība, un vērtība ir pieaugusi vērtība pārbaudītai informācijai noteikti, jo, kā es runāju, tiešām baumas un interpretācijas un pseidoziņas un pat daudzos gadījumos apzināti viltu ziņas ir šobrīd ļoti viegli ir izplatīt. Un tajā mirklī, kad tev ir, ja tas ir svarīgi, ja tā nav vienkārši izklaide cilvēkam, tad tajā mirklī ir parādās jautājums, vai mēs tam varam ticēt. Un ir vajadzīgs kaut kāds apliecinājums vai zīmoks, ka tā informācija ticama. Tas ir, protams, viena lieta. Otra lieta, protams, ir arī par to, ka ir jāsako līdz tēmām, kuras neglābjam mūsu ietekmē un kādam jābūt, kas to dara. Vai ne? Tā kā tā ir noteikti ir otra lieta. Tā kā darba mums pietiek, bet mēs arī, protams, darām ne tikai ziņas. Jā, tā kā tas ir tas būtiskākais, kas varbūt ir jāsaprot, ka mūsu biznesis, mēs viņu saucam par informācijas biznesu, un jau daudzus gadus mēs esam ne tikai vadošā ziņu aģentūra, bet arī esam vadošā informācijas monitoringa aģentūra, jeb Latvijā. Un tas nozīmē to, ka mēs ne tikai paši rakstam informāciju, bet mēs arī pilnībā, praktiski varētu teikt, visu latviski uzrakstītu informāciju spējam izfiltrēt par to, kas ir uzrakstīts Latvijā, publiskajā telpā, un klientiem piedāvāt pakalpojumu, būt lietas kursā par viņu interesējošām tēmām. Ja, tātad mēs monitorējam gan vēsturisku laikrakstus, gan radio un televīziju, gan internetu mēdījus tā skaitā, un tāpat tā laikā arī jau pēdējā gadā arī jau Twitter un Facebook un tādi informācijas resursi, kas ļauj, tāds mans jau 15 gadus vecs sapnis bija, kas bija faktiski arī tātad Letas privatizācijas laikā, tā vīzija bija par to, ka nākotne ļaus cilvēkam saņemt tieši to informāciju, kas viņam ir vajadzīga. Tātad informācijas ir daudz, viņas paliek arī vairāk, kas ir arī mūsdienu iezīme, bet tajā informācijas jūklī man tomēr kaut kas ir svarīgs, un svarīgi to nepazaudēt, un svarīgi nepalaist garām. Un tas ir tas, uz ko mēs ejam. Mēs ejam uz to, ka lai mēs būtu ne tikai informācijas aģentūra, bet arī informācijas pakalpojumu sniedzējs, kas spēj piegādāt ļoti precīzi atlasītu informāciju konkrētu pirmām kārtām uzņēmumu vajadzībām, jo uzņēmumi informāciju izmanto savā darbā.